Labdien, dāmas un kungi! Labdien, jaunie deputāti! Sveicināti! Adamsona kungam, man jums ir jāpiekrīt par to, ka tiešām kāda jēga ir no Loskutova komisijas un Latkovska komisijas, jo viņas tiešām, principā, viņai būtu jāizpild šī te funkcija šīs te parlamentārās izmeklēšanas komisijas vietā. Tas būtu pareizi, jo algas jūs saņemat par to. Tas, ka jūs esat uz 6 mēnešiem nolēmuši šo te lietu, Judina kungs, tas ir ļoti labi, tas ir mazākais laiks. Slikta lieta ir tā, ka Kaimiņš kungs tur nevar ņemt dalību, jo man nav savas frakcijas. Es labprāt. Es tikai nedrīkstu zāli sarunāties, jo Monētas kungs man viņās aizrādīs. Savukārt, ko es gribēju minēt par to, ka Inga un Sudraba, tas nav smuki, ka jūs esat šajā sarakstā. Tas tiešām nav smuki. Protams, arī Mežēckas pareizi jums uzvārds. Es vienkārši jūs nepazīstu, jau ilgus gadus jūs tur sēžat. Un redziet, es domāju, ka arī jums tur nevajadzētu būt. No ZZS tur vispār nevienam nevajag būt pa lielam. Tiešām, lai nav. Bet varbūt tiešām NSL, varbūt Baloža kungs var ieteikt, vai ne, kādu citu deputātu, varbūt Šīmfas kundze varētu iet, jo pieņemsim, te jau tiek pieminēta kaut kāda mēdī un tā. Es, teiksim, redzēju, kā jūs pie Laimas Vaikuls kur jūs sēdējāt, 1. vai 5. rindā? Bet vienā no tām 5 rindām, kuras ir nopirkts Šlesers ar šo cilvēku, kurš cigārs pīpē visu laiku. Tad jums tās 5 rindas, tur arī Vējoņa kungs sēdēja. Jūs taču tur bijāt, jūs pāris dienām nebijāt? Pareizi, tā nebijāt jūs. Līdz ar to tiešām balsojumā atsevišķi, es personīgi pret ZZS viennozīmīgi. Inga un piedod, neņem ļaunā un personiski, bet es arī noraidīšu tavu kandidatūru, jums vajadzētu izvirzīt kādu citu. Trakākā lieta ir šī te gala ziņojuma apstiprināšana, Judina kungs. Es no pieredzes varu teikt, kā, teiksim, Dalders mums bija, es viņu saucu tādu kā iesūtītais Kazačoks, pieņemsim, kurš mēģināja noraut no šo gala ziņojumu un negribēja balsot par. Līdz ar to mums nāca talkā no Nacionālās apvienības Kreisliņa kungs. Paldies, Kreisliņa kungs, ka jūs apstiprinājāt šo te Maksimas galziņojumu. Un šī te komisija, Baloža kungs, bija ļoti laba komisija, un mēs to abi divi ar jums zinām. Jo atšķirībā no tās 14,000 eiro, ko Veikals Polīts vienkārši notrālināja algā saņemot. Līdz ar to domājiet, Judina kungs, lūdzu par to gala ziņojumu, jo, teiksim, es domāju, ka Mežēckas sadosies rokā iespējams ar Ingu un teiks, nē, mēs šo nepieņemam. Jūs būsiet tikai cik 5 cilvēki? 6. Es tiešām labprāt, ja es varētu, es ņemtu dalību, tiešām, ja man prezidijas atļautu, un es jums ļoti gribētu lūgt, izdariet tā, ka tas notiek sarkanajā zālē, un sarkanajā zālē jūs slēdzat iekšā visas tās kameras, lai cilvēki skatās tāpatās kā Maksimas komisijā, izmeklēšanas komisijā, ka bija atklātās sēdes un cilvēki skatījās. Tas bija viss skatītākā sēde. Lūdzu, nesarunājieties ar mani, ja, Judina kungs? Līdz ar to veiksmi šai komisijai 6 mēneši, jums tur daudz ko īstenībā skatīties, tur nav ko, domājiet par to gala ziņojumu un lai jums viņi arī pieņem. Tā kā paldies par uzmanību.